Nu ko, jo veči, ar jums ir šodien Zintars, un šodien es jums parādīšu un nedaudz pastāstīšu par to, kādi ir priekšmeti Minecraftā, kurus jūs vai redzējat vai nē. Protams, es nezinu, vai jūs zināt par tādām lietām vai nē, bet domāju, kaut ko jaunu jūs uzzināsiet. Tāpēc, kuriem tas viss interesē, skatieties tālāk. Un sāksim mēs ar komandu bloku. Ļoti daudzi zina, kas tas ir, kam tas un priekš kam. Es arī daļēji viņus lietoju, pat piemēru parādīšu. Palīt. Vienkārši te vēl viens video gatavojas. Pat piemēram šitais. Komandā ir ierakstīts set bloku, kur tieši tas būs un kas. Sanāk, tas ir bezdelīgais Iron, var pateikt. Tā kā es domāju, ka daudzi zina un daudzi saprot, kas tas ir, tāpēc ilgi stāvēt uz viena komandu bloka es nestāvu. Daudzi nezin vispār par šo, kā ir šitāds komanda bloks. Kāpēc, kam tieši šīs, es jums tīri paskaidrot nevarēšu, tāpēc, ka, es nekad neredzēju šito. Es, kad sācis taisīt speciāli visu šeit, tikai tad uzzināju. Labi, barjeri. Daudzi laikam tika, kam tieši barjeri. Bet es jums pastāstīšu tā, ka barjerus vairāk kādus vispār viņam vajadzētu pazust. Bet viņi nespazūd, ok. Nē, pazuda. Sanāk, komandu bloks nevar salauzt survival režīmā, un caur viņu nevar nepārlekt, nepāriet. Kaut kā tā. Un visu to var dabūt tikai sanāk tikai caur komandu un caur instrumentu operatoru. Šitais ir tukšs bloks. Te vrodze ir kaut kas, bet funkcionālu tukšam blokam es jums pateikt īpaši nevarēšu, bet tas ir vienkārši tukšs bloks. Ok. Palička atplatki. Ar tieši šo var, piemēram, kad taisa kaut ko. Vai pat griezt čestu. Šitais vairāk priekš tiem, kuri taisa visādas tur vietas, bāzes un tā tālāk. Bet tā parastā survival režīmā arī dabūt nevar. Parasti es savācu laikam visas. Puzle. Nereāli, puzzle. Šeit ir vairāk, godīgi sakot, es ne īpaši saprotu, kā viņu lietot. Ja jūs gribat redzēt, kā viņš vispār lietojas un visu tā, es varu speciāli pēc tam paskatīties, kā viņš lietojas, un pēc tam parādīt video. Bet ja jūs zināt, kas tas ir, komentāros lūdzu uzrakstīt. Vēl mums ir bloks konstruktūra. Man liekas, tas ir kaut kas tas pats, tikai es nezinu. Es domāju, ka tas ar vairākām arī tas pats. Nedaudz zinu, ka ir šitādi gaismas bloki. Jā. Šās. Paņemam piemēram šito, un es izdarīšu tā. Time set night. Un ja es piemēram to iemalku šeit, tad es atēju. Kad es atēju, te gaisma ir, bet te nekā nav. Pat novāk te nemaz. Tikai ķēvot šitā.
Bet tas jau. Daudzi pajautās, kāpēc es vispār šito iemaucos. Bet šitās, kā viņus pateikt, picuras jūs nekur neredzēsiet. Piemēram, uguns, zeme, ūdens un gaiss. Nezinu, kāpēc tas gaiss, tas vairāk uz kaut kas cits, bet vēju to nosaukt grūti. Ok, to es parādīju. Un tagad es parādīšu tagad to, ka jūs nekad neesat redzējuši. Pagaidiet, to kreatīvi paņemšu. Zombiju zirgs. Daudzi nesapratīs, kāpēc es viņu arī pievienojos, bet nekur izņemot kreatīva, jūs viņu nekad neredzēsiet, pat nedzirdēsiet. Skatieties, šeit nekā nav. Jūs zināt, es ceru, ka kas ir spawneris. Kam tas ir un tā, viņu jūs arī dabūt nevarat. Pat kreatīvā no sākuma nevarēja dabūt, bet no kādas tur versijas viņu tagad izdarīt tā, ka viņu var dabūt no kreatīvas režīma. Bet šeit ir tas, ko jūs laikam nekad dzīvē neesat redzējuši, un tas ir Minecraft spawneris. Viņu jūs survivalā vispār neredzēsiet, pat no kreatīvas nevar paņemt. To var dabūt ar komandu. Tikai. Kam tas ir domāts vispār bija, es pateikt nevarēšu. Bet tekstūra te izmainīta, sanāk viņu gribēja kaut kur izmantot, bet viņu neizmantoja. Labi, tālāk mums ir strilā. Jūs arī atkal pajautāsiet, tipa, Mr. Dzintares varbūt šitā paņemtot šitā. Bet te ir tikai šitādi, skaties. Nu, pa nosaukumu jūs redzat. Bet ir tāda, ko neko vispār arī nedara. Tobišķi tas ir tīri bezjēdzīgi. Šitais ir arī, tipa, poišani, kurus lietot īpaši nevar. Vienkārši gribat. Var iemest viņam, nekas nebūs. Šito iemet, arī nekas nebūs. Nu, arī ļoti bezjēdzīga lieta. Ancient grāmata. Tipā, vot atkal būs jautājumi, tipā, es varu aiziet jebkuru un atrast tev viņu. Bet es nopietni to aizmirsu paņemt. Ok, paņemsim šitā. Ok. Bet šeit nav nekādu enchantu. Skaties, es varu paņemt, piemēram, zloveni, nevilu, nekā vaļņu. Es varu vienkārši uzspiest šitā, un nekas nebūs. Tikai, ja es izdarīšu šitā, tāpat nekas neizmainīsies. Tāpēc īpaši nekas nemaina. Pabeigtā grāmata. Nu, tas ir tas, kad jūs paņemat, piemēram, kur te grāmata ir? Piemēram, uzrakstat kaut ko šitādu. Nu, ot, piemēram, šis. Vot, kad jūs visu parakstat, te jūs uzrakstat kaut ko, un tad jums rodās arī šī tāda grāmata. Bet šeit jūs atradīsiet tikai neko. Nereāli. Ja jūs varat šito atvert, jūs redzēsiet, bet šeit jūs viņu pat neatvarsiet. Tāpēc tas ir tāda lieta. Šitos arī aizmirsu izņemt. Es atvainojos.
Zināšanas grāmata. Tā ir, šās parādīšu. Paga. Game mode, survival. Šī ir šī grāmata, bet pat priekšmetā. Bet ja mēs iespiedīsim to, nekas nebūs. Tāpēc šī grāmata var pateikt, ka bezjēdzīga. Bet viņu jūs nekur izņemot komandu kā un pārējus šitos priekšmetus nevarēs. Nu un spawnerēts. Sanāk, te man ir Snow Golem, Wizards, Iron Golems un Ender Drakons. Sanāk, ka es varu vienkārši iespawnot viņus. Un pārējos es iespawnošu ne šeit, tāpēc, ka, es šo karti pārāk ilgi taisīs. Man, kaut kā zaudēt viņu, ne īpaši gribās. Kur te obsidians? Вот. Ну, давайте мы сначала viņus nogalināsim, to... Un vēl, kurš nezināja, var izdarīt šitā. Jūs šito dabūsat atpakaļ, bet jūs redzēsiet šito seju. Kam tas bija domāts, es nezinu, bet ir kā ir. Labi. Ieejam portālu. Izdarīšu šitā, lai nebūtu tik skaņi. Вот. Skaļus pilniski izslēgšu. Ok. Kā ir tas? Вот. Vīzi. Es baidos zināt, kas tiks iesandāju, ko te iespaunošu. Nu, ko veči? Varbūt uzvarēs man Minecraft atlidos pēc tādas rīcības. Tak. Oi. Oi. Skaties uz šo zvēru. Viņš centās lidot, bet viņam nesanāk. Nu, labi. Es labāk aiziešu to manu portālu izīcināšu, un es uz apakaļ netikšu. Mēs varam šo visu mēs nost. Вот. Сейчас es visu nometīsim. Sanāk, mēs visu šito iemetam. Vēl. Sākumā kreatīvā nevarēja dabūt šitos, bet tagad var. Jā. Vispār bija vēl viens priekšmets, kuru nekādīgi nevar dabūt kreatīvā. Bija, bija kaut kas cits, bet es nevaru atcerēties, kas tas bija vispār. Man liekas, ka viņu vai te nav. Vot. Bija 2 tādu veidu jaunajā update'ās, bet ir tikai parastais. Tas episkais nav. Tāpēc, jā, tas ir tāds mini bonus, kurus gribēju nedaudz pateikt. Bet, ok. Šī bija mana pirmā video, kuras vispār stāstu. Nespēlēju, kā es parasti to daru. Ja jūs gribat redzēt piemēriskos tutorialus, kā taisīt automatiskos fermus un visu pārējo,
lūgums uzrakstīt komentārā un ko tieši es uztaisīšu, es jums parādīšu, es jums paskaidrošu, ko, kā un kāpēc. Tāpēc, ja jūs gribat to visu redzēt, lūdzu rakstat komentāros un uz šito mēs beigsim. Tāpēc visiem paldies, ka skatījāties šo video, liekat laikus, subscribot un rakstat komentāros un followojot, mani followojot, karoči. Kristiānam pietiks. Labi, Kristiānu arī followojot, tad viņam, vispār. Tagad tieši šodien uz Kristiāna kanāla jau ir iefollovēti 20 followeri, tāpēc kaut kur drīzumā jūs varat gaidīt tiešraidi, un tad jūs redzēsiet